Karš man sieva met ārā apenes. Es atnāku mājās, sieva virtuvē, gribēju iztīrīt no kabatām visādus tur sūdus, ja? Es pieeju pie miskastes, atveru viņu vaļā, kas skatās man pretī? Manas mīļākās apenes. Es eju uzreiz pie sievas. Sieva, kāpēc tu izmet ārā manas mīļākās apenes? Viņa man saka, pirmkārt, jā, viņas cauras. Un otrkārt, tev viņas visas vienādas melnas, kā tu zini, ka tās tavas mīļākās. Es viņai saku, pirmkārt, jā, caurums nav iemesls, lai viņas mestu ārā. Ja? Caurums, tas ir dizains. Okay? Tas ir aerodinamikai. Kāpēc domāju, es visu laiku viņu vienā vietā taisu? Ja? Un otrkārt, kā es varu pateikt tās manas mīļākās? Pēc cauruma lieluma. Ja? Lielākais caurums, mīļākās apenes. Jo sievietes, ja, jums tas vienkārši drēbju gabals, ja? Lai nosektu jums, es nezinu, kas jums tur ir, bet mūsu vīriešiem ir daudz tāda kā emocionāla saikne ar mūsu apenēm. Ja? Tas tā kā mūsu labākais draugs. Jo, piemēram, manas apenes, ja, ir pilnas ar atmiņām. Es citreiz sēžu nostalģiski un tā kā pa tam caurumam pa perimetru tā kā koka riņķus lasu, ja. Tā kā tur, šitas bija, tas bija. Jā, un mēs nevarēja pārliecināt sievu, lai viņa nemet ārā tās apenes, bet mēs nonācām pie kompromisa. Es viņai teicu, ok, met viņas ārā, ja tu uzskati, ka jāmet. Bet, pirms tu to dari, pasaki man, ja. Jo es gribu viņas vēl pēdējā tādā kā goda aplī izmest, ja? Pēdējo dienu uzvilkt, izbraukāt mūsu mīļākās vietas, ne? Rakstīšu saviem čomiem, tur ķipa, besi ārā, man sieva met ārā manas mīļākās apenes. Un čomi rakstīs pretī tur, večukiņ, turies, viss labi, bro, ja? Un viens no čomiem kā vienmēr uzrakstīs tur, atsūti cauruma bildi. Aizsūt to cauruma foto, čoms uzraksta, te vēl 6 mēnešus var nesāt. Mazāk caurumu, vairāk piepildītu mērķu.